Labvakar, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājas. Protams, klāt atkal jaukais, klusais ziemas vakars, jau velk uz pavasaru, šodien tāda saulīte kā reti kad, un skaisti un silti, sniedziņš kūst. Cerēsim, ka arī mūsu raidījumā būs pavasarīgas noskaņas, jo man šodien viesos Radio Merkurs ēterā Gaismas pilī ir jums ļoti labi pazīstams cilvēks. Jūs ļoti daudz raidījumus esat viņu dzirdējuši, vismaz savus 50. Atcerieties, bija Ralfs Robežnieks, bija raidījums mums Radio Merkurā, kad vēl bija Radio Nords, bija raidījums par cilvēku vērtībām. Vilks Imants, tas Ralfs Robežnieks ir viņa literārais pseidonīms, tā teikt. Redziet, tagad Imants bez literāra pseidonība pie manis šeit Radio Merkurs ēterā. Viņš arī ir bijis jau kādu reizi, tad mēs runājam par grāmatām, kuras viņš tulko. Viņš draudzējās ar pasaules to zinātnieku klubu vai biedrību, to viņš pastāstīs pats, vai ne? Tur ir daudzi gudri vīri, un tur internetā apmainās ar informāciju un jaunām idejām un zinātniskiem atklājumiem un visu pārējo. Un, protams, es esmu par to, ka mūsu dzīvē ir jāvalda faktiski zinātnei, jo visas lietas vajag izpētīt tā līdz dziļumiem, līdz pamatiem, un tad tikai izdarīt savus secinājumus. Protams, vispirms vēl pārbaudīt arī praksē, kā tas viss vai atbilst, vai darbojās, vai kā. Es gribētu teikt, ka mūsu saima, ka mūsu varas vīri un sievas galīgi nedraudzējas ar šīm te, ar galvu nedraudzējas vispirms. Vispār par zinātni un smalkām lietām runāt pat būtu gandrīz vai pilnīgi veltīgi. Tāpēc arī mums pa mūsu dzīvi tā iet kā iet, un cerību ir diezgan maz, ka kaut kas varētu mainīties uz labo pusi. Man tā izskatās. Bet, tāpēc mēs varam meklējam izdeju, cenšamies, runāja ar gudriem vīriem, ko kurš var teikt. Un Imants ir arī viens no gudrākiem cilvēkiem, kādu es pazīstu. Un pacentīsimies no Imanta izspiest kādas jaukas atziņas pareizas, kā tad mums būtu jārīkojas, lai patiešām mūsu dzīve iet uz augšu, mūsu labklājība, mūsu kultūra, mūsu zināšanas pieaugtu par apkārt esošo dzīvi, dabu un visu pārējo. Ko nestiepsim garumā, ķersimies, vērsim pie ragiem. Imant, lūdzu, kā tu saki, kā ir, kā tu domā? Jā, labvakar, cienījamie klausītāji. Pēc ilga laika tiešām es tā nebiju nemaz iedomājies, ka es atkal runāju šajā rādio, kur kādreiz tur Ulbrukā, tajā skaistajā muižu sēkā, sēdēju pie mikrofona katru rītu un runāju. Un tas šodien man šķiet priekš manis kā tāds bērnības laiks, kad es vēl nesapratu un nezināju. Un par šodien jau mēs gandrīz var teikt to paši, bet kaut kas ir pienācis klāt, ko gribas un var pateikt arī citiem. Es šodien gribu mazliet parunāt par to, ko pasaules sabiedrībā redzam, par to, ko lasa internetā, par to, ko pasaules lielākie domātāji, šodienas lielākie domātāji un zinātnieki spriež savā starpā. Jo, kā teica angļu kosmologs Stevens Hawkings, viņš vienā raksta, ka mēs esam kā tādā pilī, kurā savā starpā sarunājamies, bet politiķi un valdības jau mūs neuzklausa. Bet sarunāties mēs varam. Imant, galvenais jautājums. Kāpēc valdības un politiķi neuzklausa? Kā tu domā gudrākos cilvēkus? Tu gribi teikt, ka tie valdības un politiķi ir gudrāki par šiem zinātniekiem? Jautājums ir ļoti labs, un es atbildēšu tā, mazliet izvairīgi ne, bet mazliet noslēpumaini. Tāpēc, ka mūsu instinkti, mūsu ģenētiskā mantojumā ieliktās vajadzības ir atšķirīgs no tā, ko saka mūsu zinātne. Jeb citiem vārdiem šo pašu domu daži saka tā. Mūsu īpašības ir pilnīgi mūsu cilvēciskās, mūsu no primātiem mantotās īpašības ir pilnīgi nepiemērotas tai sabiedrībai, kur mēs paši esam izveidojuši.
Es domāju, ka es tā netieši atbildēju uz tavu jautājumu. Es domāju, ka tu galīgi neatbildēji. Redzi, es ar pētu, es skatos, piemēram, bija tajā National Geographic kanālā, tur bija, tu zini, par tiem, pa primātiem, tur ne tikai. Tur bija tā, ka sabiedrība kā izspiež ārā. Piemēram, viņi bija nofilmējuši tur orangutānu baru, gorilas tās laikās, ka nebija. Ja varbūt bija gorilas tāda lielā katrā ziņā šimpāns tās nebija. Un viņi tur vienu sita līdz nāvei. Pēc tam tie kauliņi tur mētājās, izsvaidīt pa to Āfrikas tur savannu, vai ne, kas tur apgrauza tie maitulies un kas tur vēl un sīkie dzīvnieciņi, šīs barības ķēdes lietotāji, vai ne. Bet, katrā ziņā tur bija kaut kāds konflikts, un to mēs vērojam arī mūsu sabiedrībā. Es ļoti bieži skatos. Tu zini, ka vesels bars vienu sit, tur arī droši vien tie primitīvie instinkti ņēmuši virs roku, kad tie prevalē virs veselā saprāta, un tad tā notiekās. Un mūsu sabiedrības dzīve man arī ļoti, ļoti daudzās reizēs izskatās, kā šie te patiešām tie primitīvie instinkti ir virs veselā saprāta, pa zinātni un augstākiem saprātiem nerunājot. Tad jau mēs atbildējam uz jautājumu, tā man vien šķiet. Labi, bet tagad varbūt ķersimies pie tā, pie kā es mazliet padomāju, kad tu man šodien piezvanīji un teici, ka jārunā par satversmi un tās trūkumiem un par to, kā tā netiek ievērot. Un es atbildēju, ka es nevaru runāt par to, par ko es neesmu domājis un kam es neesmu gatavojies un par ko es maz zinu. Imant, es atzīmēšu mūsu klausītājiem. Tie klausītāji, kur mūs klausās no Radio Nordlaikiem, varbūt atcerās, ka Imants Vilks, jeb Rauks Robežnieks, viņš bija jau vienu raidījumu sagatavojis par to, kādai būtu jābūt jaunai, jeb labākai, jeb ideālais, neteiksim ideālais satversmei, bet tur bija ļoti, ļoti, bija gan pusstundas garumā. Tā kā es ar Imants šodien no rīta runāju, protams, par šo tēmu, Imants teicis, pagaidi, es neesmu gatavs, jo es neesmu tos materiālus čēlis, es neesmu papētījis, sekojis līdz, ka viņš sagatavosies, tad Imants man gandrīz vai apsolīja, ka mēs, protams, pie šīs te satversmes jautājumiem atgriezīsimies un mēģināsim pārunāt, bet tikai tad, kad būsim sagatavojuši materiālu, un tad arī par satversmi parunāsim. Bet tagad atliksim to satversmes lietu, vai ne? Jā, liksim satversmi mierā, un es gribu mazliet pastāstīt par vienu no daudzajām tēmām, par kurām runā pasaules, es teikšu, divos vārdos domājošie cilvēki. Šādas tēmas ir daudzas, bet par vienu no tām. Un, protams, mēs dzīvojam ļoti dīvainā un aizvien ātrāk mainīgā laikmetā, kuru var raksturot ar dažiem vārdiem laika intervāls starp notikumiem kļūst aizvien mazāki. Ja vēl mazliet, kā es mīlu teikt saviem studentiem, gudriem vārdiem, gudrākā valodā, man vienmēr patīk apsmaidīt šos gudrunātājus, kur runā tā, lai būtu nesakarīgi un vismaz, lai būtu grūti saprast. Tātad, gudrākā valodā mēs dzīvojam laikmetā, kur notikuma maiņas ātrums ir eksponenciāls. Bet, gudrāko valodu pie malas. Par problēmu, par kuru solīju parunāt. Ir vispār zināms fakts, ka zinātnisko publikāciju skaits pasaulē, un ne jau tikai zinātnisko vienu, visu publikāciju skaits, bet par visām nerunāsim. Es, piemēram, mazliet pakavēšos pie zinātniskajām publikācijām. Publikāciju skaits pasaulē, kā jūs domājat, klausītāji, ir palielinājies cik reizes? Kā, Jūri, tu domā, cik reizes ir palielinājies publikācijas skaits salīdzinot ar pagājušā gadsimta vidu? Tu es domāju vismaz 100 reizes, ja ne vairāk. Tu trāpīji vairāk kā 100 reizes. Jā. Un zinātnieki paši par to runā un nav pārāk priecīgi. Jo galvenā doma, tā mazliet vulgāri, tā mazliet populāri sakot, jau
ir pateikuši daži lielie zinātnieki, un mans princips ir tāds, ja tu nevari pateikt labāk par tiem, kas kaut ko jau ir pateikuši, tad pasaka, ko viņi, citē viņus. Jo man nevajadzētu būt gudrākam, man vajag atdot godu tiem, kas jau ir pateikuši. Nu jā, un Stevens Hawkings arī latviešu valodā tulkotajā grāmatā Universe in a Nutshell, autori tulkotāji to iztulkoja kā universs rieksta čaumalā, jautājumā par populāru zinātniskām grāmatām saka, ka vairāk kā 90% no šīm grāmatām ir trash. Latviešu valodā tas nozīmē atkritumi. Es teiktu mazliet tā tiešāk mēsli. Nu jā, nu labi. Nu, un manā zinātnieku diskusija grupā, kurā es tur kādreiz pačivinu, kā es mēdzu teikt, viņi teica, tas jau nav nekas, nedomā, ka zinātne ir labāka. Nu, un tā jau tad arī var saprast, un tas skumjais un īpatnējais fakts un parādība, globāla masveida parādība ir tā, ka mūsu zinātnē, pasaules zinātnē, lielākā daļa publikāciju ir nederīgas, mazvērtīgas, neveiksmīgas. Un tad mazliet pakavēsimies pie šī jautājuma. Tad, kad es mācījos kādreiz zinātņu akadēmijā pie, toreiz teica biedra Baumgarta, tā bija kaut kāda laboratorija, kurā mums bija jātaisa disertācijas visiem. Es gan tā neteicu. Baumgarts viņš bija kārtīgs vīrs. Kārtīgs vīrs, radioinženieris, gudrs. Nu jā, bet es tā... Viņš raidītājs man lasīja, vai ne? Un viņš bija kārtīgs vīrs. Jā, bez biedriem un bez ko. Jo biedrs, kā tu zini, ir... Tas bija laikmets, kurā bija jāievēro spēles noteikumi, un viņš to darīja. Imant, vai tu zini, no kā tas vārds biedrs, jeb to varišķi cēlis? Nezini? Nezinu, bet nevajag. Cietumnieku terminoloģija tā izšķi to var, pareizāk sakot, otrādi saliks. To var izšķi ar norādi, vai ne? Tāds. Bet tādi viņi ir. Atgriezīsimies pie Baumgarta. Baumgarts toreiz saviem jaunajiem aspirantiem, vai ne savējiem, bet vispār mums, varētu teikt, jaunajiem zinātniekiem, kā viņš teica, mācīja zinātniskās pieejas, zinātniskās runas un zinātniskas publikācijas pamatus. Un es tagad mēģināšu pastāstīt, jo tas manī ierakstījās uz visu mūžu kā nepārsūdzama patiesība, kur obligāti jāpilda. Jebkura zinātniska darba pamatā sākumā ir ievads, kurā autors uzraksta, kas ir nozarē zināms. Kāds ir pašreizējais līmenis? Pēc tam autors uzraksta, kas nozarē nav, kas trūkst, kas ir neskaidrs, kas ir neprecīzs. Un, protams, ka pēc tam autors saka, lūk, un es šajā savā rakstā, šajā darbā vai savā referātā mēģinu atrisināt vienu no šīm problēmām. Imant, es taisni tādā veidā savus raidījumus Gaismas pils cenšos konstruēt. Vispirms es tā pārunāju, esošo situāciju, kā ir, pēc tam taisni, kā tu teici, kā zinātniski tas ir, var sakot, kas ir slikts, un pēc tam es saku no savas puses, kas trūkst, un tad es no savas puses saku, ko vajadzētu darīt, lai tā lieta bīdītos mums vēlamā, vajadzīgā virzienā, lai šo problēmu atrisinātu, vai ne? Loģiski. Un pēc tam autors ķeras pie darba, pie pamattēmas, un pastāsta, ko viņš ir izdarījis, kādā veidā, pierāda, vai ar aprēķiniem, vai ar loģiskiem argumentiem, vai ar eksperimentu rezultātiem. Tī pēc tam, kad šīs viņa domas, teorijas ir jāpierāda viņš apstiprina. Jo prakse ir labākais apliecinājums teorijas pareizībai. Viņam ir jāpierāda, ka tas tā ir. Un beigās, darba nobeigumā, autors īsumā uzraksta, ko viņš ir sasniedzis, kas tajā rakstā, kas tajā darbā ir. Tik vienkārši. Un es esmu konstatējis, lasot ļoti daudzas publikācijas un visādu tādu zinātnisku žurnālu
tekstus, kurus sev sauc par zinātniskiem, Science Daily un tam līdzīgi, ka šajos darbos no šādas pieejas nav nekā, ka tas ir pazaudēts un aizmirsts. Es tev gribētu atzīmēt pie reizes, ka arī mūsu Saimas deputāti un mūsu Saimas lēmumi un likumi, ko viņi tur apspriež dažreiz ilgi strīdoties, ņemoties. Un beigās tas rezultāts, tas, ko viņi piedzemdējuši tur, izrādās tāds vanskars vien ir, vai ne? Un tad, kad nāk šī prakse, tad, kad sāk dzīvē šo likumu ieviest, tad izrādās, ka vajadzēja pilnīgi otrādi, jo viņš nestrādā. Viņi cenšoties kaut kā šo problēmu risināt, ir iztaisījuši pilnīgi otrādi. Un tad atkal atliek domāt par to, vai patiešām viņiem kaut kas ar smadzenēm nav kārtībā, vai viņiem ir slikti konsultanti, vai kas nosaka to, kā tur būt. Un tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai mūsu dzīvi sakārtotu. Ne tā? Es teikšu, ja tā mazliet kontrastēm, tad ne tā. Man pamatdoma, man pamatpozīcija ir tā, ka tas cilvēks, kas kaut ko saka, kad nav pareizi, nav kārtībā, ka viņi ir, bieži mēs dzirdam tāds izteikums, muļķi vai dumji, tas cilvēks neizdara galveno. Viņš ir izdarījis pirmo soli, pateicis, kas sabiedrībā varbūt nav pareizi. Bet ja viņš neizdara otro soli, nepasaka, kā ir pareizi, kā ir labāk, tad tukša viņa runāšana. Vēl vairāk es gribu teikt, tad nevajadzētu runāt. Bet redzi, Mantiņ, es parasti arī pasaku to, kā vajadzētu būt, kas un kā. Vienīgais, mums visi pēc tam brīnās, arī paši tie deputāti, kas šeit pie mums diezgan bieži apciemo mūsu Radio Merkuru, un to saprot, un tad es viņiem, tā kautrīgi, nevar deputāts lamāt atklāti, vai ne, eterā un publiski nav zolīti, bet tad es sāku šaubīties. Jā, it kā ar smadzenēm viss kārtībā. Viss it kā ir, bet kāpēc šis vanskars iznāca? Tad acīm redzot, tur ir vai kādas intereses mums nezināmas. Ir nepieklājīgi. Aprunāt cilvēku smadzenes un viņu domāšanu. Tu zini, kas to atvaino. Iemantiņ, ka avīze Diena uztaisīja eksperimentu. Mums nav jāmācās no sliktiem paraugiem. Pagaid, tie nav sliktie paraugi. Tā ir vienkārši mūsu Saimas pārbaude. 5 deputātiem iedeva atrisināt 5 pirmās klases aritmētikas uzdevumus. Un tikai viena, Elīna Siliņa, kurai mājās ir 4. un 6. klases skolnieki, varēja šos 5 uzdevumus izreitēt. 4 deputāti nevarēja izreitēt 1. klases uzdevumus. Un tur runā man šeit pa augstām sfērām, pa zinātniekiem, pa gudriem cilvēkiem un tā tālāk. Es gan neesmu tik labās domās. Es neesmu ne labās, ne sliktās domās, bet es uzskatu, ka citu cilvēku un sabiedrības noniecināšana ir nevietā tad, ja noniecinātais pats nedod neko labāku. Tādēļ es gribētu pievērsties tam, kas ir labāks. Uzdevums, viss ir izreikināta garantija. Jā. Arī tos institūtā, ko mums vajadzēja. Es nezinu, vai es visu šodien izreikināšu vai ne, bet tomēr lielāko daļu es tikšu galā. Ne? Bet par šo līmeņu starpību ir jārunā un skaidra valoda jārunā, ka tādi nedrīkst sēdēt. Es domāju, ka cenzu ir jāievieš pat, ja gribi tikt saimā bez augstākās izglītības un bez kādiem tur pārbaudas eksāmeniem, vispār tur cilvēkiem nav ko darīt. Es arī tā domāju, ka ja man ļautu balsot, teiksim, izveidot kaut kādu cenzu, tad es darītu vēl vairāk nekā tu tagad pateici. Šajā cenzā būtu ne tikai izglītības prasība, bet tajā būtu arī, kā es domāju par mazliet citu jautājumu, lojalitātes prasība. Jebkuram pilsonim, kurš sasniedz 18 gadu, automātiski parādās saskaņā ar dzimšanas apliecību, parādās atbildība un tiesības. Ir interesanti. Es iedomājos, ka pareizāka būtu varbūt tāda sabiedrība, kurā atbildība un tiesības parādās nevis tad, kad cilvēkam ir 18 gadi, bet tad, kad viņš ir nokārtojis eksāmenu, kurš pierāda, ka viņam ir pietiekušas zināšanas, lai viņš varētu piedalīties, piemēram, kaut vai valsts pārvaldīšanā, tas ir balsošanā.
piemēram. Pa valsts pārvaldu tas ir vispārīgi jau pat tālu runāts. Es domāju, ka šādā pavisam šaurā nozīmē valsts pārvaldīšanā. Pareizi. Es domāju, ka nedrīkstētu tādiem cilvēkiem dot balsošanas tiesības, kuru zināšanas nav pietiekošas, lai viņi varētu balsot. Bet tu redzi, tā būs atkal diskriminācija. Šī ir ļoti svarīga lieta. Jā, bet mēs novirzīmies no tēmas. Jā, tātad tu gribi, lai ne tikai Saimas tie deputāti pretendenti, kas kandidē uz šo amatu, būtu gan ar augstāko izglītību, un ne tikai ar izglītību, bet arī ar ētiku, ja viņu morāli tā teikt, un visi šie jautājumi, un vēl daudzas citas, arī viņiem jāsaprot kaut ko no valsts pārvaldes, jo tagad jau ievēlē tikai viņi neko nesaprot, pat no valsts pārvaldes. Viņi skatās tikai uz to īkšķi, uz augšu, uz leju, un pēc vajadzības rociņas paceļ, ja podziņu nospiež pareizi virzienā, kā partijas disciplīna prasa. Vai nav skumīgi? Es domāju, ka problēma ir plašāka. Mēs jau varam runāt par to, ka Saeimas deputātiem ir vajadzīga izglītības pārbauda. Mēs varam runāt, ka mums katram 18 gadus sasniegušam jauneklim ir vajadzīga tāda pati. Bet tā problēma jau ir plašāka, un es pie tās arī gribu pakavēties. Zinātnieki raksta, un es esmu novērojis pēdējos gadu desmitos, ka mūsdienu modernajās sabiedrībās nav vērtības, bet ir viedokļi, pavisam koncentrēts sakot. Piemēram, es nesen lasīju kaut kādā Ņujorkas laikraksta ievadrakstā, kura autors raksta, ka iedomājieties, kā ir degradējušies tas ir Amerikas Savienoto Valstu žurnālisti. Viņi klausās, kā Donalds Trumps runā, kā autors savā ievadrakstā raksta, melo. Donalds Trumps, piemēram, min kaut kādus datus par kaut kādu štata noziedzības līmeni un salīdzina šo noziedzību ar 60. gadiem un saka, ka tā esot palielinājusies. Ievadraksta autors saka, ka ir noticis pretējais un ka Donalds Trumps vienkārši vai nezina, par ko runā, sakot, ka noziedzība ir palielinājusies, vai vienkārši melo. Un viņš nerunā vairāk par Donaldu Trumpu, tā ir viņa problēma, ko viņš runā. Bet viņš runā, ka žurnālisti ir degradējušies, ka viņi vairs nekliedz. Paskatiet, viņš melo. Viņš saka, ziniet, ko žurnālisti uzraksta? Tāds ir Trumpa viedoklis. Imantiņ, es gribu teikt, ka viedoklis ir tiem, kuriem nav zināšanu, kuriem nav precīzi bet visu mūsu sabiedrība ir pilna ar viedokļiem. Jā, pareizi, tāpēc, ka praktiski nevienam, varbūt dažiem individiem kaut kādā ļoti šaurā sfērā, vai ne? Tur to varbūt sauc par profesoru vai kādu. Bet kopā par dzīvi, par visiem daudziem notikumiem, visās dabas zinātnēs, fizikā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, arī sabiedriskās attiecībās, viņiem trūks zināšanu. Un tiem, kuriem trūks zināšanu, tiem ir tikai viedoklis. Bet kam ir zināšanas? Tas nav viedoklis, jo es te konkrēti, man te bija juristi dažādi, Dakca Mīlberga un vēl kas te atceries, man bija raidījumā vienā, un viņi man saka, tas ir jūsu viedoklis. Es saku, paklausies, Mīlulīci, kāds mans viedoklis? Tas, ka no Latvijas ir aizbēguši, kā žurks no grimstoša kuģa, teiksim, gandrīz 500 000 cilvēku, tas ir mans viedoklis vai tie ir fakti? Oficiālie dati, baidās viņus atklāt, baidās parādīt, jo viņi ir vēl drausmīgāk par to, kas ir. Pa mūsu dzimstību pieaugot. Kāda mums dzimstība pieaug? Uz to rēķinu, kuri aizbraukuši tur labos apstākļos, lai varētu bērnus pabarot Anglijā, Īrijā, Vācijā, kur tur sadzina. Viņi nav vēl iesnieguši lūgumu atbrīvot no Latvijas pilsonības viņus, jo nevar dabūt tur to pilsonību tik viegli. Bet principā viņam Latvija ir zuduši. Bet mēs vēl kategoriski un stūrgalvīgi ieskaitam, ka tie ir mūsu cilvēki, mūsu dzimstība aug un viss. Bet principā mēs, ka paskatāmies reāli, kas notiek mums apkārt, kādas ir lauku mājas, ciemati. Pagājušā raidījumā man bija viena jauka dāma, Anniņa, kā viņa pats sev nosauc, vai ne? Tad viņa saka, 5 kilometru radiusā no viņas mājas nav vairs neviena dzīva cilvēka. Tukš.
ceļš nav, viņi nevar aizbraukt savā mājā, viņi brauc caur Igauniju, no otras puses viņi brauc līdz Pērnavai, un tad apakaļ brauc iekšā Latvijā, no otras puses, lai varētu aizbraukt līdz savai mājai. Tik tālu mēs esam noguļi. Redz, es uztraucos par šīm lielajām problēmām, smagajām, ka mēs drīz izmirsim šeit. Es negribu tā. Es gribu, lai būtu. Tāpēc es tev aicināju, gudri cilvēki, ko un kā mums rīkoties, ko mums ir jāklausa, ko mums jāņem vērā, kādas zinātnes atziņas mums ir jāliek pamatā visam, lai mēs izdzīvotu, jo tā vienkārši mēs vairs neizdzīvosim. Nu jā. Vēl viena piemēra, kas raksturo to dīvaino mūsu pāreju, mūsu vērtību pazaudēšanu. Pirms gadiem 10 tika izdota Maijas Kūles grāmata, tā ir latviešu filozofi skaitās. Tur kāda filozofijas institūta direktora. Pagaid, skaitās vai ir? Es nezinu, vai viņi vēl ir. Es nezinu. Es par viņu nekā nezinu tagad. Bet to grāmatu es nopirku, un tajā grāmatā bija rakstīts, ka kopš tā laika, kad reliģija mūsu sabiedrībā ir gājusi mazumā, morāls vērtību pamati mums ir pazuduši. Jeb citiem vārdiem, es pašlaik necitēju. Kaut kur manos rakstos tas ir tie citāti lasāmi, bet tā doma ir tāda, ka vienīgais cilvēks vērtību avots ir reliģija. Un ja reliģijas nav, tad mums arī nav vērtības. Jeb vulgāri sakot, te vēl nesen vienā sarunā ar vienu dedzīgo, ticīgo māsu, kā viņas sauc, viņa sacīja, ka ja Dieva nav, tad taču var zakt un izvarot. Es domāju, ka tas ir tik vulgārs skatījums, ka to es nekomentēšu. Klausies, Ivans, to ir ne tikai jākomentē, bet jāapspriež pilnīgi, jo saprot, tas liecina par to, ka tas cilvēks pilnīgi vispār neko nesaprot no elementārām lietām. Redzi, to es uzrakstījis grāmatu, salicis savus tos raidījumus kopā tur un uzrakstījis par zinātnisko ētiku. Vieda, DDD avīzes, tur redakcijas meitenes, līga muzikants, Liena Apīna, Aivars Gardu, un viņi ir zinātnisko ētiku, dzīvo ētiku. Ētika, tas ir grieķu vārds, ja, ētika. Itāliski, latīniski, tā ir morāli, ja. Latviski, kā tu teiktu? Nezinu. Tās ir, labi, sabiedrības uzvedības, vērtības, normas, tu saproti, tas ir vienkāršas lietas, principā. Bet mēs atkal Radio Merkurs ēterā, man viesos šodien gudrs, jauks cilvēks, Imants Vilks, kā atcerieties no raidījumiem Ralfs Robežnieks, par cilvēku vērtībām kādreiz mums Radio Nordā bija raidījumi. Un mēs šeit runājam par zinātnisku pieeju mūsu dzīves jautājumiem, kā mums izķeparoties no šīm te nepatikšanām, no šīm problēmām, no kā mēs sakam ķibele un dišķibele, esot kaut kāda tur iestājusies. Un cenšamies atklāt patiesību, ja vismaz metodes, virzienus, darba rīcības programmu, ko mums jādara. Lūdzu, Imants. Man mazliet literārai atkāpei vēl atmiņā ienāca, kā jau vecumā tas pienākās, bet saskaņā tām anekdotēm par to sklerozi, man ienāca prātā, ka vēl vajadzēja pie zinātniskās pieejas un pie publikācijām, pie prasībām, kādas ir uzstādītas zinātniskam darbam, piebilst vēl vienu svarīgu aspektu, kuru mums toreiz aspirantiem mācīja. Proti, katrs tā daļa, kas kādā zinātniskā rakstā ir jauna, tai vajag būt jaunai pasaules mērogā. Tas ir, tam topošajam zinātniekam vajadzēja izšķirstīt 100 rakstus un pat 1000. Mēs šķirstījām tādas apmēram 8 centimetrus biezas grāmatas, kurās bija tikai publikāciju nosaukumi. Un tur bija jāatrod, vai neviens visā pasaulē nav uzrakstījis to pašu, ko es, vai tas,
ko es rakstu, vai tas tiešām ir pilnīgi nebijis un jauns visā pasaulē. Jeb krievu valodā to toreiz teica tā: obladājiet sušestvenoj mirovoj noviznoj. Es šodien varu ieraudzīt, ka tāda pieeja, tādas prasības ir pazudušas. Kāpēc? Prātiņš pa īsu, vai viss jau ir atklāts? Pa mūziku es saprotu. Mūzika jau, es te nu pat noklausījos, cik es tā ar vienu ausīgi pausu galam no otrās istabas es dzirdēju, mums te tāda supernova konkursu uzstājās. Ja tie, kas tur uzstājās un gatavojas Eirovīzijai, to sauc par mūziku, tad es esmu Napoleons un nezinu kāds vēl cars kopā ņemti. Jo tu saproti, mūzikā vismaz es saprotu, ka 3 lietām jābūt: melodijai, ritmam, harmonijai. Vienā varbūt bija ritms, vienā bija kaut kāda, varbūt, ka bija kāda melodija, bet šīs melodijas, tās nošu kombinācijas, es domāju, ka ir galīgs skaits, vai ne? Jā, es varu atbildēt. Man ir daži mīļi zinātnieki, kur es esmu izlasījis un kuru no viņa grāmatām paņemtajos domās es bīžiem dzīvoju. Un es varu atbildēt ar Amerikas biologa Edvarda Osborna Vilsona vārdiem no grāmatas On Human Nature. Viņš raksta šajā grāmatā, ka mēs, cilvēki, esam ar tādām smadzenēm, bioloģiski mantotām smadzenēm, no primātiem mantotām smadzenēm, kas pilnīgi nav piemērotas tiem jaunajiem dzīves apstākļiem, tai pasaulē, kurā mēs, kā viņš raksta, citēju, gribot, negribot, esam ielēkuši. Mēs esam radījuši jaunu pasauli, bet mūsu smadzenes un rīcība atbilst tur tiem vecajiem, tiem pirmatnējo cilšu mednieku instinktu prasībām. Un ja tā labi padomājām, tad mēs šo prasību, šo vajadzību izpausmes skarbi redzam mūsdienu sabiedrībā un tajā, kas notiek. Bet varbūt mazliet uz zemākiem plauktiem. Tātad jautājums ir tāds: ja jau, kā zinātnieki saka, reliģijas vērtības mēs nevaram pieņemt, mēs nevaram pieņemt ne to, kad viņš saka, tev nebūs nokaut, un mēs nevaram pieņemt arī to, kad viņš saka, tev būs nokauta. Kā dažādos tekstos tas ir zināms. Tad jautājums ir tāds, par ko šodien daudzi raksta. Bet kas tad ir mūsdienu sabiedrības, mūsdienu cilvēku vērtība avots? No kā lai mēs iegūstam vērtības? Es par šo jautājumu mēģināju rakstīt toreiz savā grāmatā Zinātniskā ētika, un tā pamatdoma jau nav mainījusies. Mūsdienu sabiedrības, mūsdienu cilvēku vērtības, ja mēs lielā mērogā uz sevi skatoties, planētas mērogā skatoties, gribam izdzīvot, tad mums jāpakļauj šai vēlmei visa mūsu rīcība, un no šejienes mēs varam iegūt vērtības. Šaurākā skatījumā mēs varam iegūt vērtības, katreiz uzstādot jautājumu, vai tas veicinās mūsu izdzīvošanu plašā, lielā laika mērogā. Un katru reizi mēs varam iegūt visai konkrētas un drošas atbildes. Piemēram, es klausos, kā ļoti daudz cilvēku mūsu sabiedrībā runā par to, ka vajag latviešiem izdzīvot, ka, lūk, latviešu skaits ir samazinājies. Bet ir vēl plašāks skatījums zināms un pieejams, tikai maz cilvēku to lieto. Proti, bet vai tad visas cilvēces izdzīvošanai mums nav jādomā plašāk? Vai tad mums nav tādas vērtības jāsāk domāt, kā jāizveido atbildes uz tiem vēl lielākiem jautājumiem? Bet cik cilvēku šī planēta var panest, vai pabarot, vai uzturēt tā, lai šīs planētas klimats, lai šī planēta, lai
vispārīgāk sakot, mūsu pašu izdzīvošanas noteikumi netiktu iznīcināti. Tā, lai šī civilizācija neietu bojā tuvākajos dažos gadu simtos un varbūt būtu vēlams arī gadu tūkstošos. Es šodien, kad braucu ar savu autiņu, es jūtu jau sev pārmetumu, ka es tērēju to, kas man nepieder. Tāpēc, ka tā degviela, kur šodien tiek tūkstošiem tonnās izpumpēt no zemes, pieder nākošajām paudzēm, par kurām mēs nedomājam un nerunājam, jo mēs nespējam, tā kā Edvards Vilsons teica, mēs nespējam, mēs neesam piemēroti domāt par tām paudzēm. Imātiņa, es gan tā nedomāju. Es domāju, ka šīs te naftas bizness un tie automobīļi, kas patērē šo naftu, es domāju par kaut ko citu šī sakarībā arī par piesārņošanu. Tu zini, cik lidmašīnas šodien pasaulē gadā šos kaitīgos CO2 izmešus rada lidmašīnas, ar kurām cilvēki steidzās ātrāk vēl 10 reizes vismaz nekā ar automašīnu, tikt līdz Amerikai, tikt līdz Ķīnai, uz Austrāliju. Labi, Juri. Vai tu zini, cik viņas tērē? Bet es te uzstādīšu otru jautājumu, es nezinu atbildu uz tev pirmo. Un man pat neinteresē šis skaitlis. Salīdzināsim, 700 miljonu tonnas gadā izmet, vai ne? Skaisti. Tā. Tu ar to savu mašīnīti, kad tu pacenties no savas dzīves ietaupīt kādas sekundes, tu saproti, tā nafta principā jau arī ir vecās organiskās vielas, tā teikt, tur ķīmisku procesu rezultātā pārvērtušās. Mēs viņus vienkārši sadedzinām. Pa nākotne nafta diez vai būs vajadzīga vispārīgi, jo šī atomenerģija un enerģija, kas nāk no saules, kaut vai tāpat elektroenerģija. Viss zaļākā enerģija praktiski ir saulīt, uzsilda te Atlantijas okeānā, Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, uzsilda ūdeni, tas iztvaiko, vējš no rietumu puses aizpūst tur uz valdāju augstieni, no valdāju augstienes krīt uz leju, un nāk apakaļ ķegumā, jeb Rīgas Hesāja aizkrauklē ražo elektrību, un ir vienīgi lieta. Tev jānomaina šo benzīna, jeb dīzeļu degvielas tērētāju ar elektroautomobīlu. Un saulīte mums dos vēl apmēram, pēc 4,5 miljārdu gadiem saulīte kļūšot gan tāds sarkanīgs bumbuls tur debesīs, nebūs vairs tāda, kāda viņa ir, vai ne? Tātad es domāju, ka tu sevišķi vari sev nepārmest, ka tu esi kādam ko nozadis, jeb dari kaut ko nepareizi, tā kā vajag. Protams, jāskrien ar kājām vairāk, jeb divriteni, tā kā mēs to ļoti bieži daram, vai ne? Ir mazliet citādāk. Es tev uzdošu jautājumu. Vai tu zini, cik procentu no visas pasaules enerģētikas pašlaik veido fosilais kurināmais? Man grūti pateikt, bet es domāju, ka pusi apmēram kaut kur. Gandrīz 2/3. Gandrīz 2/3. Redzīt, tāpēc, ka atomenerģija pamaz izmanto vācieši, aiztaisi visus atomelektrostacijas ciet, bailēs no kaut kādas Černobīles tur dažiem, kur pat nebija faktiski atomkatastrofa, vai nebija tāds neveikls eksperiments. To, ka šī Fukushima tur uzsprāga, arī principā vainīga ir Alkatība, jo General Electric firmai, kura tur deva visu to tehniku, būvēja un taisīja šo atomelektrostaciju tādā seismiskā zonā, viņiem bija zināms, ka vajag vismaz 40 metrus augstu dzelzbetonu aizsprostu. Viņi iekonomija, viņi uztaisīja tikai 20 metrus, un tā kā nāca vien tā zemestrīcīt un tas vilnis spēcīgāks, tad, kas sagāza, par vēlu tu nāc vai ne, pažēloja dažas tur miljonus, lai uztaisītu viņu mazliet drošāk. Un tamdēļ vācieši aiztaisījuši cietis, nobaidījušies, ka piemin atkal nezinošam cilvēkam vārdu atomelektrostacija, tas ir atoms, es gribu dzīvot, bet tās ir arī viņu beigas, jo, protams, ja šos fosīlos kurināmos mēs te ilgi kurināsim, sasilšana, kā tu redzi, pat kontinentu varbūt zem ūdens būs, ko tad mēs darīsim, tā vairs mums pat dzīves telpas nebūs, vai ne? Mēs palikām uz fosīliem kurināmiem. Jā. Man ir tik daudz ko teikt, kam grūti iesākt. Nekas, nekautrēs. Redzi, problēma ir tā, ka sabiedrība nezina, un tu nezini,
cik stāvoklis ir katastrofāls. Es tā zinu. Tikai, tu zini, es baidos tik atklāt teikt, jo tad man pa galīgo musinātāji, pa galīgo, tā teikt, histēriķi. Vai tu esi lasījis tās publikācijas, kuras saka, ka šajā gadsimtā mums nav iespējams to, ko tu nu pat teici, tās kodola spēkstacijas piestartēt. Viņām vēl vajadzīgi pētījumi, sērijveida ražošanas modeļi vēl nav izgatavoti. Jaunajām kodola spēkstacijām ir tikai fizikālais eksperiments izpildīts, kas pierāda, ka torija sāļa reaktori ir derīgi un daudz labāki par urāna reaktoriem. Jā, par šo mums bija vesels raidījums šeit, ja tu gribi zināt. Mums atomspeciālisti arī nāk. Bet laiks, kurš nepieciešams, lai mēs visai pasaulē iedotu un lai mēs pasaules pašreizējo fosilā kurināmā mašīnas aizvietotu ar kodolspēkstacijām, ir apmēram 50 gadu. Tu zini, mēs tos 50... Un citiem vārdiem sakot, viņi saka, ka mēs nodzīvosim ar fosilo kurināmo līdz visparastākajām beigām. Tādām beigām, ar kurām apraksta visas mazo baktēriju populācijas. Tikmēr, kamēr ir eksistences bāze, tās vairojās eksponenciāli, un pēc tam strauji katastrofāli iet bojā. Un zinātnieki raksta ļoti daudzās publikācijās. Viss internets jau ir pilns, un apmēram daži procenti no visām publikācijām jau ir par šo tēmu, tā teikt, par priekšā stāvošo šīs civilizācijas bojāēju. Es mūsu Latvijā masas informācijas līdzekļos nemaz nedzirdu. Bet, neko. Es vienkārši esmu brīžiem izlasu tādu ļoti nopietnu labu rakstu, pilnu ar faktiem un skaitļiem. Un jāsaka tā, es smaidot pievēršas savu mazbērnu audzināšanai, smaidot ej peldēt un brauc ar velospēdu un ej slēpot. Un tādu, varētu teikt, ar romiešu cīnītāju iekšēju sajūtu, kurš zina, ka tūlīt viņš mirs. Es dodos pieņemt to, kas mums visiem ir priekšā. Tas ir diezgan skarbi. Jā, ir skarbi, bet redzi, kuri vaina? Es jau teicu, jo 2 reizes es teicu vēl 3. Nē, redzi, es tev gribu pateikt, ka vaina ir tajā mūsu masas informācijas līdzekļiem. Nē, nav tik vienkārši. Pagaidī, tik vienkārši nav, bet es vismaz to pirmo soli, kas man stāv izstiepts rokas attālumā, to mēs pat, tu saproti, ka mēs savu degungalu neredzam, lielākā daļa cilvēku. Jo vienkārši acis ir aizvērts. Mēs dzīvojam ilūziju. Tā tāda runāšana. Tā nav runāšana. Mēs reāli dzīvojam ilūziju pasaulē, savā sapņu pasaulē no bērnu dienām. Mēs vēlamo uzskatām par esošu. Un tamdēļ, ka mēs piekopam šo strausa politiku, šo zaķim karsti lēkājam un jau acis prākst ārā un saltam nostil, un pēc 10 sekundēm vairs tas zaķis nebūs starp dzīviem. Tas šī ir šīs pozitīvās domāšanas, šī Dombrovska veiksmes stāsta lieliskā izpausmes. Piemēram, tā pati atomelektrostacija, atceries Ignalīnas stacija, viņa bija kolosāla stacija. Tur visa drošība, viss bija visaugstākā līmenī, kad normāli cilvēki ar to apietās un rīkojas, tur nekādas problēmas nebija. Tikai, zin, kas ir pārāk lēta tā elektrība, bija 1,9 santīmi viņi pārdeva mums, jo 1,2 santīmi, tas ir Latvos vēl, bija pašizmaksā. Jā, un mēs mainījām viņu pret Pīķa stacijas jaudu, ko ražo mūsu Ķegums un Aizkraukuls un Rīgas hidroelektrostacijas, tās var palaist jebkurā brīdī, tām pašizmaksa vēl zemāk, 0,9, 0,8 santīmi par kilovatstundu, un mēs mainījām vienkārši mazliet mazāk dodot pretīm viņiem tajās Pīķa stundās to mūsu elektrību. Un tu saproti, bet priekš Eiropas, mēs izkonkurētu to Eiropu vienos vārtos, tamdēļ Eiropa kā galveno priekšnoteikumu Lietuvai uzstādīja, aiztaisiet savu atomelektrostaciju. Pamatojoties uz to, ka tur ir tāds pats tas kodola reaktors, tādas konstrukcijas, kāds bija Černobīle. Bet Černobīle nekāda sakara pat ar konstrukciju nav. Tur bija pavisam citas lietas.
arī cilvēku dumība, pārgalvība, bezatbildība, pilnīga. Tu saproti, ja tamdēļ tur bija problēma. Un aiztaisiet ciet, jo redziet, mēs izkonkurēsim, viņi nevarēs mums pa 10 santīmiem, jeb pārdot to elektrību, ko viņi ražo. Un tagad mēs esam, visa mūsu rūpniecība, visa lauksaimniecība nolikvidēta, enerģētiku jānolikvidē, lai mēs no viņiem iepirkt. Vai mēs nenovirzamies no tēmas? Nē, es tev saku to pašu galveno, ka kamdēļ tas tā ir. Tu redzi, atkal šie alkatīgie, šie primātu instinkti, ka man vajag tik daudz, man vajag vairāk, rezervītei, to barību, tu saproti, dzīvnieki parasti, es teikšu, ir daudz, pat cilvēkiem varbūt pat vēl tālāk aizgājuši, jo dzīvnieks jau tā lauva, tad, kad gribās ēst, tad viņš to antilopu noķer, apēd, bet pēc tam viņš tā laiski, slinki tur guļ un gaida atkal, kamēr sagribēsies ēst. Nav tā kā. Ir daži dzīvnieki, kuri, kad tiek iekšā, ja mums te vilks, piemēram, ieklūp vienā aitu barā, tad viņš noplēš 10 aitas, vairāk vienkārši spēka nav. Bet ne tik daudz, lai pietiktos ēst. Ar cilvēkiem šie primātu instinkti pilnīgi un bezsmadzeņu radījumam, viņi ir noveduši tik tālu, ka viņš kampi, mums tāds teiciens pat ir kampējs, vai ne, paskaties, viņam 1 miljons pa mazu, 2 miljoni pa mazu, apetīti rodas ēdot, ka 10 miljoni, un tā tālāk, tu saproti, un tad mēs nonākam līdz šiem absurdiem. Labi. Es nevaru piedalīties šādās sarunās. Man nav pieņemama. Bet tāda ir tā realitāte. Man nav pieņemama runāt par to, cik visi ir nepareizi. Kāpēc? Tu saka pareizi? Tad kāpēc mūsu civilizācijas bojā? Mūsu sarunas sākumā es teicu, ka mums, ja mēs runājam tikai par to, cik visi ir nepareizi, tad tā ir tukša runāšana. Es gribu palikt pie tā, ka mums ir jāpasaka galveno, kā ir pareizi. Labi. Kā jau teicu, tātad pasaules zinātnieki, viņi ir mazākumā, protams, un publikācijas arī mazākumā. Viņi var būt pāris % publikācijas. Brīvi pieejamās mājaslapās. Tādas kā Khan Academy, Skeptic Magazine. Arī YouTube raidījumos ir dažādu zinātnieku lekcijas, kurām var piekļūt un kuras var klausīties. Arī internet vietnes EON Magazine, Feedspot Today. Mūsdienu zinātnieki saka, ka mums ir cilvēkiem iespējams izveidot augstākās vērtības, ka mums ir jāatmet mūsu primātu instinktu prasību iespaidā izveidotās, piekoptās un uzturētās reliģijas, un ka mums ir iespējams izveidot cilvēces esības, morāles pamatprincipus. Un šo jautājumu pamatā ir, kā jau es teicu, tas tā ļoti vispārīgi gan cilvēces izdzīvošana liela laika mērogā. Vai nav dīvaini? Mēs rūpējamies par saviem bērniem, cenšoties viņiem iedot labu materiālo stāvokli un labu izglītību. Mēs vēl domājam un rūpējamies arī par saviem mazbērniem, bet tālāk, diez kāpēc, mūsu skats nesniedzas. Nē, tas patiesībā nav dīvaini. Tas ir arī skaidrojams ar tiem pašiem primātu instinktiem, kurus pieminējām mūsu sarunas sākumā. Bet mums vajadzētu būt, mums derētu būt, zinātnieki aicina mūs būt vairāk izglītotiem un skatīties tālāk. Un iedomāties, ka man nav tiesības atņemt maniem mazbērniem un vēl nākošajām paudzēm, kas nāks aiz manis un aiz viņiem, mums nav tiesības atņemt viņiem, iznīcinot tā, kā mēs tagad izgrābjam un iznīcinām. Un mums savu morāli un šīs dienas rīcību pamazām zinātnieki aicina, un es šeit arī mēģinu aicināt sākt domāt, vajadzētu veidot
domājot par tām nākošajām paudzēm. Man ļoti patīk, ir, ja nemaldos, angļu kosmologa Karla Sagāna izteikums par cilvēci. Mēs, cilvēki, esam visuma matērijas mēģinājums sevi apzināties. Man nepatīk šis teiciens, tie ir stipri vārdi, bet patiesībā tā ir ļoti stipra doma, ar kuru Karls Sagāns, viens no pagājušā gadsimta pasaules lielākajiem zinātniekiem, kosmologs Karls Sagāns saka, ka varbūt mūsu novērošanai pieejamā visumā mēs esam vienīgās sevis apzinošās būtnes. Un ka mēs nezinām par visumu, bet mēs arī pieņemsim, ka mēs nerunāsim par to, ko mēs nezinām. Ka tādā gadījumā mums vajadzētu ieraudzīt ne tikai iespējas nodrošināt izdzīvošanu tiem, kas nāks pēc mums, bet mums ir pienākums domāt par viņiem un domāt par šo visuma mēģinājumu, kā Karls Sagāns saka, sevi apzināties, šo dzīvības zirgsti, šo visuma matērijas mēģinājumu, kurš ir izdevies, sevi apzināties. Tā ir milzīga nozīme. Es tev piekrītu, tam ir milzīga nozīme. Tikai es tev gribu atkal pateikt tā, nolaižoties no šiem te augstumiem mazliet zemāk. Vai tu zini, to mūsu klausītāji daudzkārt ir dzirdējušies, es teicis, kā tu domā? Poļu psihologi ir izpētījuši, ka 50% cilvēku pazaudē teikuma jēgu, ja teikums satur vairāk par 7 vārdiem. Saprot? Redzi, arī kraukls māk skaitīt līdz 7. Arī eksperimenti, tur ar tie mednieki, tie būdiņā ieiet, iziet, un kamēr visi 7 nav izgājuši, kraukls klāt pie līdz nelido. Ja viņi iziet, tad viņš lido. Vairāk par 7 viņš vairs nevar saskatīt. Un arī 50% cilvēkiem smadzenes attīstības līmenis ir apmēram šā kraukļa līmenī. Viņi vienkārši neapjēdz savu esību šī pasaulē. Nu redz, tu esi nepīpētais, nedzērājs, sporto, trenējies, tagad tu man teici, šodien esat nopeldējis 1,5 kilometru, sabos gandrīz 80 gadi jau ir, vai ne? Nopeldējis 1,5 kilometru, padomi kosmonauti esot peldējuši tur kilometru dienā, tu 1,5, nu redz, tātad tu pa kosmonautu varētu gandrīz vai būt. Bet nu labi, tu saproti, tu domā pa nākotni, tu vēl gribi šajā dzīvē paspēt kaut ko izdarīt. Bet šie pīpmaņi, kuri zina, skaidru un gaiši izpētīts ar datiem, faktiem, ar zinātni, ka pīpmaņi dzīvo pa 14 gadiem īsāku dzīvi. Daudzi draugi mani jau sen visi zem zemes, tu saproti, bet viņš ņem šo ļuļķi, sūc tos dūmus, bojās savu veselību, un tu saproti, man atliek zināt, ka viņš arī nedod atskaitu par to, ka dzīvīt viņam ļoti ātri un drīz beigsies. Normāli attīstīt cilvēku dzīvi viņam beigsies. Kropls viņš ļoti drīz būs. Visas slimības, viss, kas nāk. Cilvēkam, ka vēl tur 10 gadiņi, 15 liekas, ka dzīvi tik gara, tik ilgi vēl palicies dzīvot. Bet tad, kad pienāk šī te baisā realitāte, ka jāliekās iz ārkā iekšā, un nekas nav dzīvē padarīts, un dzīve pa tukšo piegājis, jo viņi pat neapjēd savu esību zemes virsū, lielākā daļa cilvēku. Un tu pat tik augstiem plauktiem, jā, protams, tas ir labi, jābūt tam, jo augstāks tas līmenis, jo augstāks arī varbūt tas vidējs līmenis pacelsies, vai? Bet kopējs līmenis, visi šie nodzērušies, visi narkomāni, viss pārējais kopā, klausies, tas ir kaut kas vienreizējs, ne tā? Man nav pieņemama runāt par tiem cilvēkiem, kuri nav vainīgi par to, ka viņi nav saņēmuši izglītību, ka viņi ir piedzimuši tādos sociālos apstākļos. Jā. Viņi nav vainīgi par to. Jā. Un man nav pieņemama runāt par to, jo es jūtu, es domāju, ka vainīgi ir sabiedrība, kas viņus ir tik tālu novedusi. Radījusi, kas pieļāvusi to, ka viņi tādi ir. Daļēji nenoliedzam vainīgi ir sabiedrība. Un man vairāk šķiet nepieciešami runāt par to, ko šai sabiedrībai ir jādara, un nevis par to, kādi tie cilvēki ir.
Nu, bet tu saproti, tev tagad pārmetīs daži no mūsu klausītiem varbūt, ka tu esi padomju laika produkts. Padomju laikā rūpējies, ka visiem jāiet skolā. Tagad 15,000 bērnu neiet skolā. Tu saproti, traks var palikties. 15,000. Pie tam mūsu iedzīvotāju skaits vēl ir samazinājies. Tas proporcionāli vēl vairāk būtu faktiski. Padomjā, visi gāja skolā. Ja? Tagad. Šogad 5 mēnešos, tas ir no septembra sākot, septembrī jau nebija nekāds sals, tad nevarēja nosalt, tad rēķina 3-4 mēnešos. Latvijā nosaluši 65 cilvēki. Tas ir faktiski, viņiem ir izpildīts nāvesots bez tiesas un izmeklēšanas, ja, nāvesots, viņi ir beigti, sasaluši ragā. Labi, to tu labi pateici. Cilvēki, jā, okay. Jā. Labi. Tā ir sabiedrības attieksme. Es atcerējos savus pasaules uzlabošanas mēģinājumus, kā mēs mēģinām mājās ar man dzīves biedreni viens par otru sacīt. Domājot par to, kādas mūsu satversme paredzējusi prezidentam rīcības iespējas, man brīžiem šķita, ka to ir kaut kā maz. Paskatiet, kādus Savienoto valstu prezidentam ir rīcības iespējas. Un toreiz, tad, kad Zatlers bija prezidents, un es laikam strādēju tajā radio, tur Ulbrukā. Nu jā, un es iedomājos savā naivumā, ka tautai vajag teikt, cilvēkiem vajag teikt labas domas. Tas tāpat kā kādreiz, es atceros bērnībā, Latvijas rādio spēlēja no rītiem, ja nemaldos, Vilma Cīrula bija pie klavierēm, spēlēja latviešu tautas dziesmas. Un tas bija skaisti. Un tās bija lielas vērtības, kuras ir pazaudētas. Nu jā, un es iedomājos par to, ka prezidentam taču ir šī iespēja runāt savai tautai. Un tad es nolēmu, ka es, tā teikt, došos pie prezidenta. Nē, pirms tam man vēl radās, es sev uzstādīju jautājumu, bet kāpēc te viņš nerunā? Pamatots jautājums. Pamatots jautājums. Es te varu atbildēt, kāpēc viņš nerunā. Un es tā klusībā nācu pie slēdiem, pie tāda pieklājīga. Es zinu, ka Juris tūlīt pateiks kaut ko tādu skarbu. Nē, es pateikšu, kā ir. Nu, pasaki. Kā ir? Tu zini, kas ir tad, kad prezidentu mums te ievēl, ieskaitot Vairvīķu Freibergu, kad ielika apbrīnojam no turienes atsūtīta, tad tu saproti, noskaties bet tādu labi, bet īsāk. Filmes tev iedošu procventu, Juri, īsāk. Tur tu redzēsi. Iedod viņam pistoli un čeku pa. Bet vai tu nevari konkrēti pateikt, kāpēc prezidentam nav ko teikt? Tāpēc, ka viņš mums nekalpo, viņš kalpo pavisam vēl augstākiem kungiem. Labi, paldies, tam es nepiekrītu. Varbūt, ka tā ir. Bet Bilderbergs klubā 300 komiteja tur. Teikšu tā, tas ir tavs viedoklis. Prezidents mums nekalpo. Man tāda viedokļa nav. Mans viedoklis ir tāds, ka prezidents ir tāds pats cilvēks, ar visa laba gribētājs, kaismīgs un kaislīgs, savas tautas labumu meklētājs un mēģinātājs, kā visi. Kā viņš tur kādreiz iekļūst, tie ir mazliet citi mehānismi, bet pamatā es tomēr domāju par visiem cilvēkiem, par vislielāko cilvēku daļu, ka viņi rīkojas cik vien labi, cik vien skaisti var. Ja tādos vispārīgākos saukļos runājot, cik vien progresam var kaut ko pievienot. Labi, bet tagad konkrēti. Es nolēmu, ka Valdim Zatleram, ja jau viņš savai tautai katru rītu vai reizi nedēļā neko nesaka, tad laikam viņam nav ko teikt. Kā es viņam varu palīdzēt? Man tā šķita, ka ja jau es varu izveidot tādus raidījumus, kurus sarakstoties un sarunājoties ar pasaules zinātniekiem, man šķiet, kuros ir ietverts ļoti liels cilvēcei, visām tautām nozīmīgas vērtības,
noformulēts un pateikts, ka es prezidentam Zatleram varētu iedot tekstus, ko teikt. Un es viņam aizsūtīju vēstuli, kurā uzrakstīju, ka es viņam tos tekstus iedošu. Un ja viņš tos tekstus labi izlasīs, ne tikai lasīs, tas būs zeme. Cilvēka limbiskās smadzenes sajūta, ka tas, kurš lasa, nepiedalās. Un tad viņam netic. Jā. Tātad, ja viņš tikai izlasīs, tad nestrādās. Tad šie aicinājumi tautai nestrādās. Ka viņam vajadzēs viņus izdzīvot. Un es viņam piedāvāju sadarbību. Es iešu pie jums, es jums iedošu tēmu, un jūs veidosiet, ja ne katru rītu runāsiet savai tautai, tad reizi nedēļā jūs runāsiet savai tautai, un mēs izveidosim raidījumu Latvijas lielākajā rādio. Jums ir tādas tiesības, prezidenta. Un jums ir tiesības ļoti globāli un pamatīgi iespējot to, kas notiek visā valstī. Un ļoti daudz un ļoti efektīvi. Jums ir dot iespēju. Un jūs to iespēju neizmantojat. Es vairs neatceros, kā... es saņēmu atbildi uz savu vēstuli. Ja nemaldos, tā atbildi man vēl ir. Jūsu vēstuli ir iedota prezidentam. Man šķiet, ka es aizrakstīju vēl otru vēstuli. Es vairs īsti neatceros, vai aizrakstīju vai neaizrakstīju. Kaut kad tad, kad viņš bija nodibinājis partiju, tad es domāju, tagad es nākšu pie viņa partijā. Jo es nedomāju tik slikti, kā tu pirmie teici, es neatceros. Reformas taisīt, jā? Ka viņš, kā tu pirmie pateici, ka prezidents, kāpēc nerunā savai tautai? Viņš ir kalps augstākiem kungiem. Jā, ieliktenis. Labi, ieliktenis. Jā, labi, ieliktenis, jā. Jā. Es tā nedomāju. Es domāju, ka ļoti daudz no viņa ir atkarīgs un ka viņš ļoti daudz var paveikt un ļoti daudz savai tautai var pateikt. Imants, bez vizītes Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā nekas nenotiek pie mums, lai tu zinātu. Labi. Kaut kas daļai tā ir. Jā, bet ok. Ļoti daudz ir darīt paši, jo neviens Savienoto Valstu diplomāts un pat prezidents mūsu prezidentam nevar aizliegt, ko viņš teiks savai tautai. Klausies, viņš tad, kad viņš nezināja, ko darīt, viņš aizskrēja pirms tā rīkojuma numur 2 uz Varšavu. Merkele un Obama tur bija. Tie viņam deva cennie ukazāņī, krieviski bija CU, tātad pareizos norādījums vērtīgos. Un atskrēja, izdeva rīkojumu numur 2 un sarīkoja referendumu un atlaida Saimu. Vai ne? Viss kārtībā. Jā. Labi, tātad konkrētāk. Mana sadarbība ar prezidentu, ar bijušo prezidentu Zatleru turpinājās tāda, ka viņa partijā viņš man nebija pieejams. Tur sēdēja kaut kādi cilvēki un teica, nē, nav viņš šeit, nevar, nē. Jūs varat viņam uzrakstīt. Un es viņam uzrakstīju vēstulīti. Jau laikam tās partijas, kas viņš tur bija, es nezinu, vadonis, priekšsēdētājs, es nezinu. Un viņš man atbildēja, viņš man pastāstīja vēstulē, tā bija e-pasta saraksta, elektroniskā pasta, ka, jūs ziniet, jūs vēstules, kuras man toreiz jūs rakstījāt, kad es biju prezidents, man patika, es tās izlasīju. Un vienīgais, ko es paņēmu līdz no kancelējas, bija jūsu vēstules. Smaidot, jāsaka, ka es jūtu lielu pagodinājumu. Jā, bet patiesībā tas ir traģiski. Es gan viņu būtu nosaukt vienkārši par zaglu. Patiesībā tas ir traģiski, jo man nepatīk šī apsaukāšanās, tā man nav pieņemama. Apsaukāšanās, tas ir vārds, kas apzīmē konkrēta cilvēka rīcību, konkrēta cilvēku, ko viņš ir izdarījis. Es jau teicu savu pozīciju, bet man vienkārši ir ļoti žēl, ka mūsu prezidenti neizmanto tās iespējas, kādas viņiem ir, viņi tās neprot izmantot. Tu pirmīt teici, mēs runājām, tu pirmīt runāji, redz, kādi tie cilvēki neizglītot, redz, kā viņi nemācās skolā. Bet es esmu dziļi pārliecināts, ka ja mūsu prezidents nevis tādēļ,
ka viņam kāds tekstu priekšā uzrakstījis. Bet ja viņš no sevis, no savām sāpēm teiktu, ka mūsu bērniem ir jāiet skolā, tad to bērnu, kas šodien neiet skolā, būtu daudz mazāk. Un mēs dzīvotu, es teikšu vēl plašāk, mēs dzīvotu daudz labāk. Ar to arī varbūt varam beigt. Tas ir pa Zatleri, ja? Es domāju, ka tas pats vērtīgākais, ko es varēju pateikt šovakar. Nu, es domāju, ka mēs vēl daudz varam pārunāt. Redzi, es tev, mūsu Zatlers nav nošauts, mūsu Zatleram netika rīkots impeachments, vai ne? Bet paskaties, Amerikā 5 prezidenti nošauti. Vai tu zini, kamdēļ viņi nošauti? Es tā nevaru runāt, mētāties par dažādām tēmām, pieskarties. Es nevaru runāt par to, ko es nepārzinu. Man tas nav pieņemami. Es varu sagatavot vienu jautājumu. Pagaidi, mēs pārunāsim to, ko tu esi sagatavojis, un tā kā tu to saproti, es jau tev nespiežu, nepiespiežu, es tev negribu ietekmēt. Es tikai tev gribu prasīt, vai tu zini, ko teica Natāns Rothschilds, kad bija kļūst par bagātāko cilvēku pasaulē 1815. gadā, kad viņš visu apkrāpjot tur tajā biržā, ja, viņa rēķini uz to brīdi, tikai vien no tā Saksijas prinča dotā miljona glabāšanā pie viņa, viņš bija uzgriezis viņu 2500 reizes, un tad viņš teica, ka nav svarīgi, kāda marionete sēž Britu impērijas tronī. Tas ir karaliene Elizabete I vai 2, vai Viktorija, vai Kārls I vai 15. Britu impērijas īstais saimnieks un valdnieks ir tas, kurš Britu impērijā izlaiž drukā naudu, un to daru es, Natāns Rothschilds. To pašlaik, redz, mēs sēžam pašlaik bez savas naudas, ar visu Zatlera un Vairas Vīģis Freibergs palīdzību. Mēs esam palikuši bez savas valsts, bez savas naudas, un te nu mēs esam pie sasistās ciles. Es mēģinu atrast izēju, kāpēc tas tā ir un ko mums darīt, lai tomēr mēs izdzīvotu un būtu šeit. Bet viss, kas šeit notiek, liecina par pilnīgi pretējo. Es pilnīgi ar izbrīnu, es nezinu, es tāpēc tev prasu. Nu kā tu domā? Tu esi gudrs cilvēks, esi lasījis visu pasauli šo zinātnieku kompānijā, esi iesaistīts ar visām rokām un kājām un galvu, ne, un tu zini visu jaunākos notikumus pasaulē, kas notiek. Nu, bet kāpēc tā notiek? Paskaties. Nu, pilnīgi daudzās reizēs un vietās pilnīgi pretēji elementārai cilvēciskai loģikai. Vajadzētu būt tā, bet redz, notikās tā, vai ne? Tu man ierosināji vēl tomēr kaut ko. Nu, uz priekšu. Daži aktīvisti, zinātnieki, domātāji, literāti, filozofi savās internetu vietnēs, savās augstskolu internetu vietnās, kurēs viņi strādā, pasniedzēji tur. Viņi raksta, ka var būt, ka tik es nepateiktu kādu nepareizu vārdu, ka viens no iespējamiem mūsu sabiedrības glābšanas ceļiem starp daudzajiem rakstiem par neizbēgamo šīs civilizācijas bojāēju. Viens no iespējamiem ceļiem ir masveidīga sabiedrības izglītošana ar jauno metožu palīdzību, ar internetu palīdzību, masveidīgi iedot cilvēkiem izglītību. Jo kamēr cilvēki rīkosies neapzinoties savu rīcību, neapzinoties, nezinot to, ka viņus, man nepatīk šīs apsūdzošais vārds zombē, masinformācijas līdzekļa, bet mazliet maigāk sakot, mēs nevaram noliegt, ka cilvēku apziņu veido sabiedrība. Bet no otras puses, tas ir tā sauktais noslēgtais loks, apburtais loks. Sabiedrība pati veido savu apziņu, sabiedrības rīcību, vai vienkārši konkrēti sakot, tas, vai mēs visiem bērniem iedosim augstāko izglītību par velti.
vai nedosim, tas nosaka to, cik tie bērni būs spējīgi sakarīgi valdību ievēlēt. Arī. Tas skaitā. Citiem vārdiem sakot, daži zinātnieki, tādu rakstu nav daudz, bet viņi raksta, ka viens no šīs civilizācijas glābšanas ceļiem ir mūsdienu internets un masveida izglītība. Es gribēju pateikt vēl klausītājiem, es esmu dzirdējis, ka daži cilvēki saka, ka izglītība esot ļoti dārga. Es zinu noteikti, mums bija mājaslapa, kuru Repše nevarēja uzturēt, nevarēja samaksāt 15 latus mēnesī, un tādēļ Latvijas universitātes serveri šo mājaslapu slēdza. Tā bija mākslīgās inteliģences mājaslapa. Šajā mājaslapā bija bezmaksas izglītības iestādes. Viena no šādām izglītības iestādēm ir Khan Akademija, kura, bet es domāju, ka katrs šodien var paprasīt, kā mēs smaidot sakām savā žargonā Google stantei, bezmaksas izglītība. Tātad, kā būtu angliski, education without pay, kaut kas tam līdzīgs, jā. Un noteikti varēs atrast tās pasaules mācību iestādes, kuras dod izglītību par velti. Es pats esmu beidzis vienu šādu izglītības kursu, tas bija par kaut kādu mākslīgo inteliģenci un saņēmis diplomu par šī kursa veikšanu. Un viņi man jau gadus 5, 6 turpina nepārtraukti piedāvāt bezmaksas izglītības visdažādākajās nozarēs. Citiem vārdiem, es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, ka viņu bērniem nav naudas, lai iegūtu augstāko izglītību, tad es negribu pavisam skaļi paziņot, bet man ir tāda izjūta, ka ir tā, kā Pludonis rakstīja kādreiz par Atraitnes dēlu. Es neatceros, varbūt tas nav pat Pludoņa teksts, bet mana māte to skaitīja. Kam droši ir prāts un cieta griba? Neatceros. To turpināja, nekas neapstādinās. Es domāju, ka šodien ar izglītību ir tāpat. Kas ļoti grib, tas var iegūt augstāko izglītību. Mana pieredze ir tāda, ka man nepārtraukt turpina piedāvāt, lūdzu, mācies, beidz, nāc mūsu augstskolas, beidz. Nu ja, bet ne jau visiem tik ļoti droši tas prāts un tā cietā grība. Nu jā, redz, tu mani ierosināji tagad arī. Es arī daudz par šīm tēmām un lietām domāju, un es arī brīnos un skatos. Tu redz, piemēram, tu vari iemācīties Rīgā bez maksas angļu valodas kursi, un tu vari nākt un mācīties gadu, 2, 3. Kā tu domā, kas tur ir par melno zirdziņu noslēpts? Kāpēc tu vari iet mācīties Rīgā angļu valodu pa velti? Cita maksā naudu, bet tu vari iet pa velti. Kāpēc? Jā. Es domāju, man nepatīk šī sazvērestība teorija pielietošana, un arī šajā gadījumā es neredzu iespēju pielietot kaut kādu melno zirdziņu meklēt, bet vienkārši es domāju, ka ir sabiedrībā ļoti daudz tādu cilvēku, kuram pirmā vietā ir nopelnīt, un mazāk cilvēki ir tādi, kuriem pirmā vietā ir cilvēciskās vērtības. Tad redzi, tu te ieminējies sākumā par reliģijām, tad tu saproti, šie bezmaksas kursi, tā nav ne sazvērstības teorija, nav vispārīgi tādas sazvērstības teorijas. Teorijas varbūt, ka ir, bet tikai tas, kas šeit mums notiek, un to, ko tie, kuri paši vainīgie saka un ņirgājās šeit, apsmej tevi, ka tu saki, to jau sazvērstības teorija aizstāvis, un tev patīk viņas, tu jau reāli nestāv uz zemes. Diemžēl tur vienmēr tas melnais zirdziņš ir apakšā. Dažkārt viņš gadījumā, kas ir? Reliģija? Reliģija, jā. Katot bībeli, mācīsimies bībeli, mācīsimies. Tā ir sazvērstības teorija vai tā ir praksiska sazvērstība? Es domāju, ka lai tā tev ir... iepotētu to ideoloģiju, bībeli. Pateikšu trešais. Jā. Trešo iespēju pateikšu. Tie cilvēki dzīvo savā pasaulē, jā. Un viņi ir patiesi un godīgi. Un viņi domā, ka viņi dara labu, svētīgu,
tā Dieva, tā kunga darbu. Jā. Tikai, diemžēl, patiesība ir pavisam otrādi. Tu vari lūgties, cik tu gribi, kā tas vulkāns tur no tās zemes nāks un noslaucīs, un tas zemes valnis un tā civilizācija ies bojā. Jā, viņa pilnīgi neatkarīgi no Dieva gribēšanas neko. Vai bet viņi ar aizgrābtu skatienu vērsīs uz debesīm un gaidīs, debesīs atveramies un to kungu atnākam. Jā. Kāpēc tā zvaigznīte spīd, tu zini? Dieviņš tā grib. Kāpēc tas ir? Nevajag. Šeit visas zinātnes pilnīgi pazūd. Es tev gribu teikt, ka pilnīgi pretēji. Visas šīs reliģijas, tā ir tumsonība. Cilvēkiem ir bailes. Man nav pieņemama šāda apsaukāšanās. Nu labi, tā nav apsaukāšanās. Es tev tikai saku, kāds tas ir ļaunums, diemžēl. Tas nav ļaunums. Nav ļaunums. Nu, tad, redz, bailēs no Dieva viņš neslepkavos, jo, redz, nāks Dieva sots un lāsts virsū, vai ne? Pasties, kā tie cilvēciņi dzīvo. Es dzīvoju ar veselo skaidro saprātu, bet šeit, ir pilnīgi pretējais. Labi, es atceros kaut ko citu. Tu atceries, pirms apmēram gadiem 10, zini, kāda bija ne kustība, bet pasaules labākie zinātnieki aicināja, tad, kad parādījās internets jau pašos sākumos, viņi lekcijas lasīs pavelti. Viņiem nevajag nekādu samaksu. Tādas lekcijas ir? Jā, ir tādas lekcijas. Redzi, atliek tikai apmeklēt un saņemt diplomus. Jā, bet tu zini, kas ir? Ar tiem cilvēciņiem ir ļoti grūti. Ir tādi cilvēki, pasties, tu esi tāds, ka vajag jaunas idejas, tev vajag vienmēr iedvesmoties, tur kaut kādas interesantas lietas, tev interesē, kāpēc to raidītāju tur mēs skaņojam un kāpēc nevar šitā noskaņot un kas tur tu meklē pēti, tevi pētnieka daba. Bet tu saproti, lielākā daļa cilvēki ir, kas vispārīgi negrib neko nezināt, es ir dumšs un mani labi. Viņš negrib neko pētīt, viņš vienkārši sēž pie konvejera, viņam iemāca. Atļauj man iebilst pret šo pozīciju. Jā, tūlīt. Es nobeigšu. Atceries, arodskolas ir un ir augstas filozofijas, tur universitātes un vēl kas. Mēs gatavojam cilvēkus ar izglītību darba tirgumu. To es domāju, ka tu daudzkārt esi lasījis visās avīzēs. Es to pats esmu uzrakstījis savā mājaslapā. Jā. Mēs gatavojam piedevas pie ražošanas automātiem. Jā, tieši tā. Jā, vēl sliktāk. Jā. Un mēs izsūcam beidzamo, ko mēs no tā cilvēciņa varam, un viņš arī pats negrib. Viņš atnāk tā kā uz cirpšanu, pēc tam uz kaušanu, viņš atnāk uz to fabriku, viņš apsēžas savā darba vietā, kur viss ir pazīstams, ierasts, viss ir saprotams, paņem lodāmuru, un tās 3 pretestībiņas, atceries Popova rādi rūpnicā pie konvejera cehā, kā bija, ielodē šito pretestībiņu tur, šito tur, un vadiņu pielodē tur, un viss aparāts slīda kaut tālāk, nākošais, un šitā cauru dienu, un šitā 20 gadus no vietas. Redz, es savukārt atšķiros pilnīgi radikāli no to. Es vienreiz ielīmēju, otrais, priekš kā man otrais jālīmē. Es tagad izgudrošu kaut ko labāku, izdomāšu kaut ko pavisam citā līmenī, kaut ko interesantāku. Tu saproti? Un redz, un šādi ir ar to izglītību. Viņi nemaz negrib to izglītību. Un nākošais, tu domā, ka redzi, ir iespējas, var dabūt, pasaules gudrākie cilvēki māca. Viņš negrib pat dzirdēt vispārīgi. Es taču izmisīgi cenšos cilvēkiem parādīt, atklāt, cik skaisti pasaule, cik pasaulē daudz interesantu lietu. Kā var racionālāk veikt daudzas darbības, operācijas, izdarīt kaut ko pavisam vienkārši, bet tikai citādāk, bet ar radikāli jaunām metodēm. Tu saproti, nekas nesanāk. Viņš negrib vienkārši. Vai nav spējīgs? 2 lietas. Labi. Ja es drīkst pateikt, tu drīkst visu teikt. Kā bija tās teiciens. Vislabākais veids, kā cīnīties ar netīrību, ir slaucīt. Jā. Noslaucīt, nomazgāt, iztīrīt to un viss. To jāsaprot mazliet pārnestā nozīmē. Labi. Kā tu gribi, kā slaucīt? Nevis nolīdzināt tos cilvēkus, aprakstot, kā viņi negrib. Bet ieraudzīt, ka viņi ir tādi paši kā tu un es. Nav. Es arī lēnam domāju. Pa tiltu. Lēnam ar apgalvojumiem. Lēnam ar apgalvojumiem. To, ka pastāv tā sauktā zvanveida līkne, to mēs visi zinām. Intelektu sadalījuma zvanveida līkne. Gausa sadalījuma līkne.
Jā, gausu sadalījuma līkne. To, ka pastāv ģenetiskā mantojuma, Jā. dažādu mantojumu, zvanveida līkne, to mēs arī zinām. Bet mēs sabiedrību nelabosim ar to, ka mēs apsaukāsim tos cilvēkus, kas ir šīs zvanveida līknes apakšdaļās. Tur uz sāniem ārpusē tālu. Ar to mēs nelabosim. Jā, tikai skumīgākais ir, ka tie daži, kas tur ir tajā pašā spicē un pašā augšā, tie nevar aprūpēt un saglābt tos, kas tur ir apakšā, diemžēl. Tas ir arī tādēļ, ka mēs neesam no savas vidus, mēs arī esam piedalījušies tās pašas neizglītotības veidošanā, kuru mēs pieredzam. Redzi, mēs varam šeit arī detaļās iekrist. Tu saproti, mani vecāki, mans tētiņš ar burkānu un pātagu centās, lai es mācītos. Kaut gan mani nevajadzēja dzīt, man pašam interesēja, skolotēm varēja teikt priekšā, jo es jau biju izlasījis. Man interesēja fizika, man interesēja, kas tam radio uztvērējiem aparātam tur iekšā ir. Protams, pirmo reizi, kad es tam web superam biju noņēmis nost to pakaļ vāku, un pie tīkla piebāzes abus divus īkšķus laikam, un no tā trieciena savā apčurājies savā peļķē sēdēja un bļāvu pilnā balsī, mans tētiņš vēl man sadeva siksni pa dibeni, kā pienākās kārtībā, lai es nebāstu savus nagus, kur nevajag, vai ne? Bet tas mani neapstādināja. Man vēl dziļāk interesēja, kas tur iekšā, kāpēc tā, kas ir tas, kas ir tas. Jā. Un tu saproti, tas bija galvenais stimulators, un es jau visas saistošās fizikas grāmatas biju jau pirms tam izlasījis un gāju tajā klasē. Es negribu teikt, ka man bija neinteresanti, tikai ko tas skolotājs stāstīja. Redz, vēl vienai lietai, man tu nepieskāries, to es gribēju ar tevi aprunāt, par šo te dzīvo cilvēku klātbūtni. Tu sāki ar to, ka bija Baumgarts mums, Dižgars, Langins, Raņķis, tie bija Dižgari, es tev teikšu, jā. Un tu redzi, ir dzīvais kontakts. Ir tā, ka tu lasi, tu zini, tu nevari izlasīt to galveno, jo rakstīts tur ir ļoti daudz. Tu jau teici šodien pat par to, ka tu lasot, vai ne, Zatlers, ka tur to vēstu lasa, viņš neuztver tā kā. Dzīvā sarunā ir intonācijas, dzīvā sarunā tu jūti pilnīgi tā, tie fluidi pa gaisu ietas no tavām smadzenēm uz viņu un apakaļ varbūt. Un tu saproti, tu sadzirdi kaut ko citu. Tas, kas tev māca, tas tūlīt noreaģē momentāli, ja viņš ir gudrāks par tevi. Viņš uztver to, ko tu nesaprati, un palīdz tev pašai lietai pieiet no citas puses. Un mācīšanās skolā, klasē, redz, es par šo mācīšanos pavisam ar vēl daudzreiz esmu domājis, ka pie šodienas, pie tā interneta, ko tu domā, ko tie bērni te internetā dara? Viņš sēž pie interneta, bet nevis šīs īstās gudrās domas, to, ko viņam vajadzētu iemācīties, viņš pieņem. Bet viņš spēlē spēlīts, šauj, pif, 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 šauj viens otru, briesmīgi, jeb cit porņuks skatās, tu saproti, internets ir, tikai tas internets atkal tiek izmantots pavisam greizi nepareizi. Tu esi pa daudz labās domās, tu esi pilnīgi atrāvies no masām, kā padomju laikos teici, ja? Tu neredzi visu to, kāpēc tik tālu mēs esam aizgājuši. Kāpēc tā ir, kā tu domā? Lēdām pa tiltu. Mēs mazliet mētājamies, aizskarot dažādas jautājumus, un man šķiet, tas iznāk mazliet pavirši. Mēs pirmīt atgriezamies pie viena no svarīgākiem jautājumiem. Tu man jautāji, ko gan vajadzētu darīt? Jā. Un es tev mēģināju atbildēt, ka daži pasaules zinātnieki, tie, kur sludina pasaules galu, labi, mēs tur neizmainīsim, tad to mēs varam neaplūkot tādas. Mēs internetā varam atrast, katrs, kas paskatīsies, pietiekoši. Bet tad, ko varētu darīt? Tā man šķita interesanta doma, ka tā kā cilvēki, kā viņi tur savu to saraksti, Facebookā sarakstās un pa prezidentu Trumpu tagad runā, ka viņš tur ar saviem bijušajiem Facebooka sarunu biedriem vēl joprojām turpinot sarakstīties. Tas tā man šķiet ļoti vulgāri. Tas ir ļoti tālu no vērtībām, teikšu tā. Bet pamatā tomēr varbūt, ka internets ar internetu palīdzību
piekļūšana zināšanām un zinātnei, varbūt tas ir tas ceļš, kas varētu šo cilvēci paglābt no, man jau nepatīk šis vārds bojāējis, bet tādu daudz zinātnieki lieto. Bet, kas attiecas mazliet uz to runātāju dzirdēšanu un kā emocijas neuztver. Es klausoties internetā, YouTube, daudz ļoti labas lekcijas. Un tur ne tikai lekcijas, tur ir ļoti daudz skaistuma. Jā. Es pa brīžiem uzlieku Giuseppe Verdi un kādus es korus klausos. Un kādā izpildījumā. Tās ir ļoti lielas vērtības. Es visiem to iesaku. Pameklējiet YouTube, uzrakstiet internetā vienkārši tajā Google meklētājā Giuseppe Verdi. Tikai jāraksta ir latīņu burtiem. Latviešu valodā tīri Giuseppe nevarētu rakstīt. Bet varbūt, ka tas Google arī sapratīs. Viņi tiešām saprātīgs tas meklētājs. Un tur var atrast rakstus par jebko. Un arī tur ir ļoti labas pasaules lielāko zinātnieku lekcijas par kosmoloģiju, par mūsu apziņu, par to, kad radīsies, kad parādīsies mākslīga apziņa, par bojāeju tur stāsta lielie pasaules domātāji. Un šajās lekcijās man ir tā, ka es viņu sacīto tikpat labprāt lasu tekstā. Imantiņ, vēl mēs vienu mazu mūzikas pauzi, ja? Un es ieteiktu mūsu klausītājiem paņemt rakstāmu un papīru. Un jo redzi, internetā vēl viena skumīga lieta. Internetā ir tik daudz informācijas, ka mēs ar tevi mūsu abu mūžus kopā saliktu. Mēs visu to informāciju nevaram pat aptvert, vai ne? Un cilvēki nezin, ko meklēt. Nezin vienkārši. Un tik daudz... Kā? Troksnis. Un informācija. Es neteikšu, ka tur troksnis, lielākot troksnis, viss klusām uz ekrāna, viss notiek tur bez trokšņa, vai ne? Ja neieslēdz skaļruņus, pilā skaļumu nepalaiž vaļā, vai ne? Man daudzi skandināvu cilvēki teica disturbing noise. Traucējošs troksnis. Jā, arī var būt. Jā, katrā ziņā var sakot, tur ir daudz, tik daudz lieka un tik daudz, jo katram intereses savas. Nederīgs, kaitīgs, kā tu pašā sākumā pateici, trash, atkritumi, jā. Tātad, redzi, un tātad tu esi atradis, mums arī vispār vajadzētu mūsu mājaslapā, mēs gan aiztaisījām to mājaslapu ciet, tāpēc, ka mūsu klausītāji dažu nemācēšanas uzvesties dēļ, ja, dēļ šīm te rupībām un neķītrībām un vēl daudz kam, kas tika mūsu mājaslapā ievietotas un daudzreiz pat Radio Merkūra vārdā gandrīz vai mēs vienkārši aiztaisījām ciet, jo ko darīt, mēs nevaram tā darboties. Arī tāpēc telefons mums nav tiešais ēters, ka vienkārši, mēs nespējam to paciest. Neiznāca mums vairs ko teikt, ja? Mūsu klausītāji tik sagribējušies bija, bet labi, nebrauksim tur iekšā. Tagad Imants zin ļoti daudz adreses, nosauc Imants, cik tu, es tev neprastu te atskaitu vai kā, bet vienkārši, ko tu vēlētu mūsu cilvēkiem atrast, paklausīties, palasīt, pastīties, kādas filmas tu esi redzējis, pamācošas, audzinošas zinātnieki, ko ir rakstījuši par šiem zinātniekiem, vēl pastāsti, nekautrējies, lūdzu. Vispirms, daži tāds varbūt derīgs domas par internetu pārlūku lietošanu. Visos internetu pārlūkos ir iespējams izveidot tās augtās favorītu vietņu, internetu vietņu sarakstus. Internetu vietne tā ir adrese, aiz kuras sēž kaut kāds informācijas avots. Kaut kādi raksti, kaut kāda mūzika, kaut kādas bildes, filmas un tam līdzīgi. To mēs saucam par internetu vietni. Kā ir angliski? Jāsāk domāt. Adrese, bet kā ir angliski internetu vietne?
Nepateikšu, es kaut ko citu gribēju pateikt. Es gribēju Ivanim pateikt, ka, redzi, šodien jau tie kompjūteri dēļ reklāmu devējiem ir tik jau sagandēti, ka ja tu kādreiz tur paskaties kaut kādu filmu, teiksim, par lidmašīnām, es skatos gan amerikāņu lidmašīnas, gan krievu lidmašīnas. Nē, tu saproti, ja internetā piedāvā, man tūlīt nāk reklāmas iekšā, spiež pilnīgi. Pagaidu. Ir tā, man nav tā. Man tā nav. Labi, tev nav, bet man tā ir. Es skaidru un gaiši redzu. Tad es runāšu par to, kas nav. Jā, tie, kas skatās, es runāšu par tiem, kam nav. Ja? Jā, tiem, kam nav. Tu pastāsti par tiem, kā nav. Kam nav reklāmas. Kam nav reklāmas, kas var atrast. Jā. Tātad es sākšu vēl vienreiz. Tātad ir derīgi interneta pārlūkā izveidot vērtīgo internetu vietņu sarakstu, jeb tur ir favorites, jeb latviešu valodā favorīts sarakstu. Jā, tur ir pašā pārlūkā jau struktūrā ir ielikti dažādas vietnes, kuras visas var dzēst nost. Tās domājušam cilvēkam, kurš dzīvo patstāvīgu savu iekšējo dzīvi, nav vajadzīgas. Un ja kādas viņam ir vajadzīgas, tad tās viņš izveido pats. Viņam padomi nav vajadzīgi. Tātad es iesāku ar to, ka savā Google pārlūkā šīs struktūrā ieliktās internetu vietnes izdzēsu un izveidoju kādas 10 savējās. Un manas internetu vietnes ir šādas. Piemēram, pirkumi, kur es ielieku iekšā visādu derīgu pārdevēju, eBay un dažādu citu internetu pārdevēju adreses. Ka es kaut ko vienreiz esmu atradis labu, kur kaut ko labu pārdod, sakarīgu, tad es to adresi ielieku. Tad otrs man bija, es auto remontēju pats, nevis tāpēc, ka nevaru samaksāt, bet tā kā mans dēls teica, ja tu gribi, lai tev būtu kvalitatīvi, tad tev jāremontē pašam. Visbiežāk tā. Labi, tad otra vietne ir auto, un tad man nāk trešā vietne ir māksla. Un es esmu pamanījies, ja var teikt tādā skolnieku žargonā, skatīties labas krievu filmas. Viņas sauc par melodrāmām. Un es palieku pie tā, ka arī šeit reklāma nav. Es neesmu redzējis. YouTube. Tātad YouTube vietnei es uzlieku, bet tikai ziniet, ko jādara. Jāraksta ir krievu valodā. Klaviatūras tastatūru var ieslēgt, var pārslēgt uz krievu valodu. Un ja uz klaviatūras nav krievu burtiņu, kādreiz tādas klaviatūras ir, ja viņi no angļu, teiksim, tad var ieslēgt to krievu klaviatūras attēlu uz ekrāna. Un tur klikšķināt un lēnām pa burtiņām uzrakstīt krievu valodā, teiksim, ruskie filmi vai melodrāmi. Filmi, melodrāmi. Ne? Un es esmu nokonstatējis, ka ir patīkam, ka ir kaut cik derīgs, kaut cik vērtīgs, kaut cik cilvēcisks films var skatīties. Normāli cilvēku films, es te teikšu. Normāli cilvēku films. Tad vēl par skaistumu runājot. Pie tās pašas mākslas man pieder, es latviešu valodā pārslēdzu uz latviešu valodu to klaviatūru. Es ierakstu, sen tas bija. Pie Venta Ziedlaikā. Un māte es nākšu, kad vakars būs vēls. Un ziniet, kas notiek? Man YouTube šīs dziesmas piedāvā uzreiz klausīties. Un tā es esmu redzējis Austris Kuiņu, un tā es skatos un klausos Veidenbaumu, un tā es varu atrast latviešu skaistumu, dzēju un dziesmas internetā. Cilvēki ieliek, un neviena reklāma es tur neesmu. Nē, varbūt, ka es pārspīlēju. Es jau tagad gribu ļoti izteikties. Bet praktiski es nejūtu, netraucē, nav. Un tad man vēl ir tā, ir dažas problēmas ar internetu pārlūkiem, kuriem ir ieprogrammēti no tā, kas skatās nevērtīgas dažādas internetu vietnes, tad iekļūst dažādi vīrusi.
Un tie vīrusi katru reizi, kad es noklikšķinu atvērt kādu vērtīgu internetu vietni, te viņi man atver savējo, kur piedāvā pagarināt locekli par 5 centimetriem. Es par dzimumu locekli runāju. Tas ir viņi runā par 5 centimetriem. Un man ir gadījies tā, ka es netiek no šiem piedāvājumiem vaļā, es pārinstalēju savu internetu pārlūku un netiek vaļā. Tikai tad, kad es pārinstalēju visu Windows, tik skarbi ir spēles noteikumi. Redz, es jau taisni tev par to teicu, ka kompjūters ir tik gudrs palicis, ja viņš pamat kaut vienu tavu tieksmi. Nu, teiksim, ka tev pa mīlestību patīk films, ja? Saprot, kurš saprot mīlestību? Viņš saprot, ka tas viss ir, ka viss mīlestība saistās tikai tur ar to daiktu, ko tu pieminēji, vai ne? Un viņi tāpēc tev bāži piedāvā. Bet varbūt, ka pabeigsim. Jā, varbūt uzķersies. Bet pagaid, es vēl vienu lietu par šo tēmu. Tu zini, kas ir? Tu mammu Google pieminēji. Ļoti jauka mammu Google. Tu zini, es ar ilgu laiku, Google. Bet tu zini, es nevaru atrast daudzas lietas. Es pa savu mūzikas tēmu. Tos viss vēsturi par amerikāņu dziedātāju vai pa ko. Nav. Izrādās, tu zini, kas ir? Ir amerikāņu Google, ir angļu Google, ir vācu Google, un vēl ķīniešiem arī sava Google. Ja? Un tu saproti, un tajā latviešu Google es absolūti pat 10% nevaru dabūt no tās informācijas, ja, ko es varu dabūt ieeja amerikāņu Google, un tur atkal viņu pasauli atklājas. Tikai zini, kas ir, tikko kā es ieeju tie amerikāņu Google, tā tūlīt man viņas savas ziņas nospiedošā, un es arī netiek vaļā, un man atkal nāksies acīm redzot rīkoties tāpat, kā tu rīkojies, ka jāpārinstalē pilnīgi visu, lai atslēgtu visu es to iepriekšo, pa jaunam visu Windows jānoinstalē, ja, lai viņi nebāstos virsū ar saviem, tā teikt, negausības piedāvājumiem. Pirmajai reizei, kad tu pieslēgsies atkal kādam viņu reklāmas devējam. Jā, tieši tā. Tad būs gatavs. Jā, tieši tā, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam. Bet tās jau tādas smalkākas lietas. Bet pamatā es gribēju turpināt pa vērtībām. Jā. Tātad mēs nokļuvām līdz mākslai. Bez mākslas man vēl ir nozares informācijas teorija, matemātika, fizika, un tad, kad es atrodu kādu skaistu lekciju, piemēram, par cilvēces nākotni YouTube'ā, tad es to lekciju, ja es gribu viņu paskatīties vēl kādreiz, es viņu ielieku savā favorītu sarakstā. Tur ir tāda viena zvaigznīte favorīts un add to favorites. Tad pievienot favorītiem. Un tad, kad es to internetu vietni kaut ko vērtīgu skatos, tad es pievienoju. Un nekad neskatos un nemēģinu skatīties kaut kādas tādas internetu vietnes. Angliski sauc sites, es atceros. Raksta sites, latviešu valodā sakot, saita, jā, ir vietne latviešu valodā. Tātad nekad neskatos un nedrīkst skatīties, un nevajag pamēģināt nevienu kaut kādu krievu, nemaz pa seksu un porno nerunājot. Nē, ir daudz vienkāršākas lietas. Ja es kādreiz paprasu kaut kāda testera principālo elektrisko schēmu, tad izrādās, ka daudzi cilvēki prasa šo principālo schēmu, un tur ir klāt kāds vīrus. Tiklīdz kā es noticu vienam, kurš piedāvā šo principālo schēmu, un dodu komandu download, lejuplādēt, tā es dabūju vispirms vīrusu, un schēmu nedabūju nemaz. Gala beigās tu to šēmu dabūji? Šēmu es dabūju, protams, jā, bet es tikai teicu, ka tie, mums jārēķinās ar to, ka jo mēs vairāk tādas lētākas, racionālākas, populārākas vietnes vaļā vērsim, jo lielāka ir varbūtība sabojāt datoru. Un es pamazām esmu pārslēdzies, man ir kaut kādi 3 vai 4 tie datori, bet vienam man ir tā infekcija ir virsū, bet pārējie ir brīvi. Un tikai skatīties tātad labās, ziniet, ko neskatās, kur neuztraucieties. Ja jūs uzliksiet Giuseppe Verdi Aidas triumfa maršu,
Googlim paprasīsiet, tad tur kaitīgās reklāmas nebūs. Tur ir tik maz apmeklētāju, ka nav vērts. Jā. Nu labi, tad vēl kāds bija. Fizika, informācijas teorija, ķīmija, man šķiet, ka man ir, bet mazāk. Un man vēl ir viena zinātnieka grupa, kurā es piedalos, kuras diskusijās es piedalos. Tā ir amerikāņa atomfiziķa Viktora Stengersa grupa. Viņi var internetā Googlim paprasot sameklēt, un mūsu Latvijas zinātniekiem var šai grupai pieslēgties, uzrakstot grupas vadītājam vēstuli, kurā ir izteikt vēlēšanās piedalīties šīs grupas diskusijās. Grupa ir atvērta, tajā piedalās kāds 100 pasaules lielākie zinātnieki no visdažādākajām pasaules valstīm, un viņā gan nav neviena vīrusa. Ne vīrusa, ne reklāmas. Jā. Bet ir iespējas pat komentēt. Bet, protams, grupu uzrauga viens amerikāņu tiešām gudrs vīrs Bobs Zanelli, un ja kāds savstarpējās sarunās, diskusijās lieto mazliet nepieklājīgu izteicienu, kādu toni mazliet uzbrūkošu, tāda tipa izteikumu, ka tu te nekā nesaproti. Tad viņš saņem aizrādījumu no grupas vadītāja. Ja viņš lieto kādu izteikumu, ka tu esi tāds pats kā vispārējie muļķi, tā viņš saņem pēdējo brīdinājumu no grupas vadītāja. Un ja viņš vēlreiz izdara pārkāpumu, tad viņš vienkārši atslēdz. Šajā grupā viņa vairs nav. Nonāvē viņa. Jā, nonāvē. Jā. Iznīcina. Jā. Lūk, es vairs tā nevaru pateikt, vēl kādas man ir tās vietnes, bet pat pamatdoma ir viena tāda, ka mums ir pašiem jāveido savas vērtīgās favorīta vietnes. Jā. Būšu tev, Imant, pateicīgs, ja mums raidījums vēl burtiski minūte palikusi, tikai gala muzīku fināla nospēlēt. Teikšu paldies Imantam Vilkam par piedalīšanos un jauko stāstījumu šodienas raidījumā. Teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem un, ko vēl, sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Šī raidījuma atkārtojums būs sestdienas, svētdienas naktī no 2 līdz 4, tas priekš Amerikas, Austrālijas. Un svētdien no rīta, pusē 10 līdz 12 būs šī raidījuma atkārtojums. Ja kāds nedzirdēja no sākuma vai ko, tā variet paklausīties. Tātad paldies gan Imants tev, gan mūsu klausītājiem, un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Jā, uz sadzirdēšanos. Varbūt, ka vēl kādreiz tiksimies. Jā.